Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Sveicināt, draugi, uz Meža takas. Šogad pēc jūsu daudzkārtēja lūguma Meža taka sākās jau janvārī un katru mēnesi RTV būs redzama līdz pat oktobra beigām. Un šoreiz mēs iesākam vienā no Latvijas skaistākajām vietām. Protams, tādu vietu ir daudz. Ziemeļa Kurzemē, Irbes upes krastā ar nakšņošanu. Kurš teltī, siltā apkurināmā, kurš šūpuļtīklā, ne tik siltā, bet LVM vietiņā briežu medības, labā draugu kompānijā kā vienmēr, jo, kā teikt, kā gadu iesāksi, tā gadu pavadīsi. Ko mums šodien daba ir uzdāvinājusi? Tādu pasaku, ne? Pilnīgā pasaka. Kāds ir plāniņš tev, Ginter? Ko tu vēlēsi šodien darīt? Labi pavadīt laiku, pastaigāt pa mežu un ieraudzīt kādu briedi. Okay. Medījam šodien briežu teļus. Briežu teļus medījam. Jā, vai arī špīsers ar ragiem līdz ausīm. Mums ir pirmā pavisam svaigā pēda. Šoreiz gan stirnas, bet vakar bija diezgan spēcīgs sniegputens. Nu, tāds, principā, vairums no šī sniega ir vakardienas sniegs. Līdz ar to tie dzīvnieki varētu būt vēl diezgan mazkustīgi pirmajā naktī. Bet briežus redzējām arī braucot šurp. Kurzemē vispār šāds sniega daudzums ir īstais retums un faktiski katru reizi ir jāizbauda. Jo šeit pie jūrā tiešām laba sniega kondīcija. Ir bijušas ziemas, kad vispār nemaz nepienāk. Nu, visas iespējas lasīt pēdu, kaut vai arī vilks nav medījams, tomēr šeit viņš ir aktuāls un vienmēr ir interesanti pasties, kur viņš iet, kur neiet. Lūk, Irbe man aiz muguras daļai aizsilus. Parasti arī briežiem, vispār dzīvniekiem nepatīk, kad upē malas ir aizsilušas. Viņi tad šo te tradicionālo dzīvnieku pārēju neizmanto. Attiecīgi virzos gar Irbīti, lūkojot, principā pirmajā dienā paskatot, kur brieži vairāk staigā kāda kustība. Tagad ir jauns mēnesis, tā kustība vajadzētu būt vairāk no vakara, bet pirmā diena izlūkošana, skautings un vienkārši skaisti pastaigi vairāk kilometru garumā. Pagaidām tikai labs pēdas rādās. Nekas vajag. Mējam virzienā šobrīd uz jūru. Iznācām no meža. Tagad dosimies jūras virzienā. Ginters tagad iet no manis pa kreisi apmēram 400 metrus paralēli. Kāda kustība? Zaķis lēcis. Un kas tas? Lapsēns. Lapsēns pēc viņa lēcis. Nu, kustība sākās pirmā. Lūk, te kāds reliefiņš. Un tieši briežiem patīkās šitās te upes ielējiņas. Te ir gan barības bāns labāk, gan mežs tāds blīvāks, kur patverties. Nu, diena jau otrajā pusē.
teikšu godīgi, pasmags gājiens, ja gribās tā, nu, stundām iziet ārā. Visu laiku galvā dilēma. Vajadzēja slēpes vai nevajadzēja, bet it kā pa stigām ar slēpēm vieglāk, jā. Varbūt tālāk var paiet. Bet atkal, ja gribās pasakot pēdē līdzi ielīst kaut kādā aizvējā kā šeit, atkal nē. Nu, man taktika tāda, es skatos briežu pēdas, ja viņas ved uz irbi svaigas. Tas nozīmē, ka pāri irbēji neies un iespējams kādā no tiem pakaviem viņi tur ir palikuši uz dienas guļu un tad var mēģināt līst klāt, skatoties vēju. Pagaidām pēdas šurpu turpu, tādas svaigas superīgas nav. Bet katrā ziņā, nu, mežs šobrīd lasās laikam vislabāk. Priecē, ka caunu ļoti daudz. Labi šeit dzīvo Kurzemē. Zaķis ir pat šādos silos priežu. Rusiņu lapsa, nu un briedis. Wow! Nu un foršs vējiņš, kas dod medniekam iespēju vienmēr izvēlēties pretvēju. Bet patiesībā īstena meditācija. Jāpasildās, jāpadzerās un jāiet tālāk. Kā gan citādi. Rīts Irbes krastā. Labrīt, kolēģi! Hello! Labrīt! Kāds noskaņojums? Burvīgs! Otrās dienas rīts Irbes krastā. Te ir interesanti pie nometnes, kā teikt, visu laiku ikvienam ir ko bišķiņ padarīties. Vai nu pusdienas gatavot, vai malku zāģēt, iekšējais kārtības noteikumus ievērot, tīrīt sniegu un taciņas, regulāri pārstiept telti. Vienādi sakot, skumīgi nav ne brīdi. Vakardienas secinājums iztaigājām daudzus kilometrus. Puikām labas atziņas, bet šeit interesanti. Šis te reljefs uz jūru skatoties ir vīgas un kangara. Un tā vīga, tas ir tāds purviņš lejā, un tas kangars, tas ir tāds kalniņš. Vienādi sakot, pa kangaru ejot paralēli jūrai, to var iet daudzus kilometrus. Bet, ja tu gribi aiziet uz jūru caur vīgu, tad tev ir vai nu vasarā jābrien ūdens, vai tagad šobrīd specifika tāda, ka tās vīgas ir mazliet aizsalušas, bet lūst cauri. Un tas, kā mēs secinājām vakar, nepatīk ne briedim, ne cilvēkam. Attiecīgi visi brieži koncentrējās diezgan tādās sausās, specifiskās vietās, bet nevis visu kaut kur. Un arī tā pārvietošanās ir tāda, nu, saudabīga. To mēs vakar secinājām. Un tagad brauksim lūkot svaigo pēdu un liksim mednieks virsū un paiesim pa pēdu. Paskatīsimies, vai var pieiet, jo laikapstākļi ir ideāli, sniedziņš foršs un paieties var. Un saulīt. Arī ir zemā ziemas saulīte. Un aizējam palūram, kas ir namiņā. Hello! Labdien! Nu, Krišāna, izrāda pastāst mums, kā mēs te dzīvojam. Tā, koridors ir šeit. Šeit mēs nodalzam zābakus. Ik pa laikam izmetam lieku ārā. Jā. Te noliekam somiņas. Un te mēs guļam un ēdam un pļāpājam. Nu, gulēt ērti, kā redzams, ir trijās gultiņās. Tas ir ideāli. Tad ir vietiņa gan pasēdēt šitā pie krāsniņas, un te pagatavot, kā teikt, brokastiņu. Tev, Kriš, kādas atziņas, tu pirmo reizi šī teltī tāda, nu, ilgākās dienās dzīvo? Principā, ja ir šāda telts, tad vajag mazliet vairāk laiku. Vai ne? Lai vairāk laiku varētu dzīvoties, jo ar šādu telti es teiktu, ka nedēļu, 2 un 3, ja gribās,
nav vispār nekāds ierobežojums, jo ir, kur izžāvēt apals, man bija vakar pilnīgi izmirkuši zābaki. Lūdzu, izžuvi, jā. Entās reizes. Kur es biju nolūdzu žāvēties, šorīt pilnīgi sauss, atkal vēl kājās, viss ir super. Bet tās daudzās dienas vajadzīgs, jo šeit tā sadzīve prasa vienkārši arī diezgan daudz uzmanības, jā. Malciņu vakar arī tur gādājām, sauss malciņu meklēt, redz zāģēja ņemies, nu. Nu, jā. Bet ir baigi superīgi ar tieši ar to, ka, jo parasti ir, ja mēs dzīvojam ārā, guļam vienalga kādos apstākļos, mums nav iespēja pasēdēt tā forši. Ir ugunskurs, ok? Muguru salst, priekša deg, nu, tad... 1 dienu, 2 vēl, jā. Jā, tad ir forši, bet tad jau sāk prasīties šo komfortu. Un te tas komforts ir tieši visos punktos, ir baigi labi. Nu re, tāds mums ofisiņš. Tagad vēl sazāģējam malku un principā izvirzamies, jā? Es jau taktiku mūsu izstāstīju apmēram. Super. Nu tātad malku visos kempos, kur mēs teltojam, tie ir Latvijas valsts meži, un šī ir Latvijas valsts mežu atpūtas vieta, jā? Ko darīt ar malku, jā? Visu, kas ir sauss līdz 12 centimetriem, mēs drīkstam apkārtnē ņemt kopā, lasīt, izmantot ugunskuram, iekuram. Šeit ir Irbes krastā tās vietas ir interesants, jo te laivotāji pārsvarā jau dzīvojās, un, protams, te visi sausie apkārt ir aplasīti, kas mūsu gadienā ir ok, jo mums ir mašīna pie rokas, mēs braucam, salasam. Bet tātad līdz 12 ceņu ņemat ciet droši. Te mums vēl bija stilīgs atgadījums. Pirmajā naktī mēs atbraucām kaut kādu 7 vakarā. Ir jāiekārto, jāatrod vieta, jāatrod taisna vieta teltī un vispār kur kā būs. Un es konstatēju, ka es esmu aizmirsis lielai teltī lielos mietus. Tur viss ir 7 vakarā tums un ir telts bez mietiem. Un tad tāda izskatās mūsu improvizētā konstrukcija. Ar virvēm starp kokiem mēs viņu visu iespriegojām, iesējām un principā, es teiktu, netik ilgā laikā atrisinājām šo ķezu. Vēl man cits baicā, kas tā pa telti ir. Saucās Big Horn 2, Amerika, Cabela's, komplektā ar to krāsniņu. Krišs, tu kusteņi tagad tos kursteņi vai kurš? Es nē. Arvīts ir strādā. Vienāds sakot, Cabela's Big Horn 2 manta no Amerikas. Fantastiski strādā un izskatās kā jau redzams. Laiciņš mūs atkal ultina. Un šodien tad plāniņš ir iet pa briežu pēdām un mēģināt tam barņiem uzkāpt virsū. Ginters palika vienā vietiņā. Tīri tā pastāvēs, jo kustība ir laba, briežu ir daudz. Un tā, vienkārši baudam. Briedīši atlaidušies, pēdi svaigi, jo tagad burtiski nesen vēl tāds purināja pa virsu. Tā ir ritīgi svaiga. Nu, tā ideja tāda, ka zinot šo reliefu, upes līkumus, vigas, kur viņi noteikti neies, upi, kur noteikti neies, šitam tāds ļoti laba vietiņa, kur paieties pa pēdu. Nu, tāda arī tā taktika. Galīgi svaigs. Pilnīgi svaigs. Ziemas barības bāze. Pamatā šeit pie jūrā briedz ritīgi pārslēdzās uz metru. Tu var redzēt, paēdies.
var redzēt, ir nesen izveidots sāls stabs. Kā redzam, pēc pēdām interesi vēl nav. Jebkurā vietā izveidojot jaunu sāls vietu, paiet kāds laiks, kamēr dzīvnieki viņu uziet. Tad burtiski 40 metru atšķirība, vecais stabs strādā, jaunais vēl nē. Bet šie mikroelementi ir super svarīgi visiem pārneģiem. Bieži vien var redzēt, ka meža cūkas ir nodauzījušas apakšu, tad buķelis augstāk darbojies, briedis, alnis. Visiem viņš ir nepieciešams, sevišķi pavasarī, kad barības bāze ir mazāka, minerāļi trofeju veidošanai vajadzīgi ir. Tā ir laba praksa, skaitās, ka medību objektā vismaz uz 1000 hektāriem viens, bet es teiktu vairāk labāk ir šur tur izvietot sāls laisītavas tīri, lai atbalstītu dzīvniekus, ka viņiem vajag tos minerāļus. Tas princips, kā es būvēju, es taisu to stabu tik augstu, lai es pats varu uzlikt šo sāli no augšas. Un tad nokrišņa lietus, kā teikt, ietekmē sāli, un viņš ar laiku piesūcina visu to stabu no augšas līdz apakšai. Tad visi tiek klāt pie viņa. Ja? Principā viņš iesūcās kokā, dzīvniekam nav vajadzīgs tieši kontakta sāli, nemaz nav vēlams. Šeit tas foršais reliefs dod to iespēju salīdzinoši klusi pieiet, un jau aiz pauguriņa mums atverās aina, kur potenciāli brieži var būt. Tad mums ir labs aizsaks, arī skaņu. Šie te visi pauguri netik labi izplata. Šeit vispār baurī tā specifika tāda, liekas, ka būls bauro kaut kur tālu. Tu pārēj vienam kangaram pāri, hopā reku viņš jau ir. Tāpēc tā skaņas izplatība arī tiek ietekmēta. Tas mums uz rokas un vējš sejā. Tā tikko bija 2 šāvieni. Reku brieži aiziet, brieži. Tur apmēram būs. Koks priekšā. Koks priekšā. Ir. Redzējās. Nu ko, varam teikt, ka medības ar pieiešanu strādā, komandas darbs. Operators čempions, klusi gāja, malacis. Tagad atliek sazvanīt puikas, kas noticis, un tagad sākās tā otra lielākā daļa, kad no šejienes, cik te būs jāvalk ārā, 400–500 m. Tad jau veidināšana tepat uz vietas, tad teltī, kā teikt, darbs, katli sildās. Varam teikt, ka medības ir sekmīgi noslēgušās. Vēl jāsaprot, kas tie pa šāvieniem bija. Iepriekš bija vairākas guļvietas, bija stājušies, cēlušies, gājuši, ēduši. Un tā kā no rīta bija maziņš sniedziņš arī. Tad pēkšņi var redzēt, ka pilnīgi svaiga pēda. Un tad laižam uz priekšu, kāpj augšā kangarā. Un uzreizais kangara ir mūsu meklētais briežubars, govis ar teļiem. Tad izdevās izdarīt veiksmīgu šāvienu un briežu teļu. Tie arī attaisnojās visi galvenie principi, par kuriem mēs runājām. Ejam pret vēju, izmantojam reliefu, aizsagu, maskēšanās. Svarīgi ir, vēl šādi ejot, protams, svarīgi ir geiteri vai bahils, ko sauc, lai sniegs nepiedzena zābakos. Un tātad šādās te medībās daudzām šīm te niansēm, kā mēs saģērbjamies, ja? Man ir tikai viens plāns. Pirmās kārtas apakšveļa, otrs vēja aizturošs, un tas arī ir viss. Ja principā tik līdz sāc iet, paliek reāli karsti.
Un tad jau mugursomā, ja vajag vēl tālāk iet, tad siltā jaciņa jau tik līdz apstājies, paliek vēsi. Siltā jaciņa ļoti ērti ir, ja tu izmanto kaut kādu veidu binokļa somiņu, jo visi šie koki, sniegs, kas tu brien cauri, binoklis pirmais, kas piedzinās pilns ar sniegu. Šeit ir ļoti ērti binoklītim, tālmēram, patronām. Nu, ko vēl var darīt, ja vēl vairāk sniega? Es dažkārt līmēju stobram priekšā balto papīru lentu, lai neiet stobrā iekšā nekas. Vēl operators. Vēl operators, neredzamais. Labi, šis darīts. Hei, hei! Hei, hei! Mums ir medījums. Mums ir 2 medījumi. 2 pat medījumi. Un kur tad otrais? Otrs tālāk. Otrs tālāk. Jā. Apsveicu. Paldies. Es atradīšu eglīti zariņu. Labi. Būsim pateicīgi medniekam. Paldies. Un būsim pateicīgi Diānai. Meža dieviem. Jā, un kā tev? Kaut kas bija? Jā, bija. Redzēju 2 gotiņas. Mēs atradām to pēdu pāri, kas iet pa ceļu. Tad 6 briežu bariņš. Pa pēdu es sāku iet. Ginters palika turpat, kur ir. Un Jānis nostājās uz potenciāls vietas, kur tā kā varētu kursēt. Bet šis te meža masīvs ir ļoti, ļoti liels, tā kā tāda mega laimes spēle vispār. Viens ir uzkāpt viņiem virsū, un nākamais, ka viņi aiziet gar mums. Bet rezultātā es gāju, un viņi bija gulušies kādas 3 vietās. Izgulēts, izmīņāts, aiziet tālāk, un pēdējos kaut kādos 400 metros es jau skatos, ka jau paliek jau tā pēdiņa tāda ļoti svaiga. Es ieminu blakus savējo, tā kā tieši tāda pat. Tad to būs. Es jau lavos, es jau uzmanīgi lavos, un es kā nāku pāri tam kangaram. Šeit, šajā pašā vietā, 6 lieli brūni briežu dibeni. Bet es esmu tādā pozīcijā, ka es varu izšaut tikai vai nu izstiepies pildā augumā, vai nu jāiet uz priekšu. Nu, un tur priekšā zariņi, tas pārlīd pāri kaut kā. Bet nu veiksmīgi, jā. Nu, reku mūsu pārējā komanda. Krišjāns ar medīto teļu. Sveiki, labie vīri! Vietējie? Un tas, Džeki, ir ritīgs prieks, ne? Iet paralēlos maršruts. Nu, vecā, apsveic. Paldies, es tev arī? Jā. Arī tevis apsveic. Iemūžināji kaut ko? 2 sekundi. Brīnišķīgi. Un arī tevis apsveic, draugs. Komandas darbs. Tas bija komandas darbs, jā.